Šīs ģimenes gūstā uz aptuveni 2 mēnešiem bija nonākusi kāda meitene, kurai bija solīti 2000 eiro, bet beigās atņemti dokumenti. Viņi izmantoja kā bezmaksas kalponi, kam aizliegts pat sazināties ar tuviniekiem un draugiem. Saglabājot anonimitāti, viņi piekrita izstāstīt, ko pārcietos. Odita Krenberga turpina. Meitene, ko sauksim par Kristīnu, tikai vakar ar reisu no Dublinas beidzot laimīgi ieraudzīja savus tuviniekus. Viņai ir tikai 18 gadi, un viņa ļoti gribēja palīdzēt mammai un mazajam brālim, kuriem nav naudas. Latvijā viņa darbu neatrada un noticēja draudzenes dotajam padomam fiktīvi salauzties īrijā. Kas notika tālāk? Viņa piekrita mums izstāstīt turpat Rīgas lidostas lūgšanu kapelā. Mēs visi esam priecīgi, ka tev tas viss ir tā laimīgi beidzies, bet kas bija tā galvenā sajūta, kas tev visu laiku pavadīja šo laiku? Vai tās bija bailes vai kaut kas cits, kas tas bija? Tas vairāk bija bailes par to, ka tu vari mājās varbūt vispār netikt. Ka tu vari varbūt vispār vairāk nevienu neredzēt. Un tad tu tuviniekiem teici to savu mērķi, kāpēc tu gribi braukt? Ne, to neviens nezināja. Kas notika tālāk? Es aizbraucu, mani sagaidīja, mēs aizbraucām uz mājām, uz latviešu meitenes mājām. Tu viņai uzticējies? Es viņai uzticējos, jā. Viņa bija tā, kur solīja tev naudu? Jā. Sākumā nebija nekas traks. Pēc tam jau sākās tas, ka bija tāda sajūta ar laiku, es tur aizbraucu, tā teikt, viņai būt kā kalpone, jā. Man bija viņas vietā jādara pilnīgi viss. Man bija jānes sveļi, mazgāties, jānes augšā. Man bija jātīra mājas, man bija jāmazgā trauki. Dažreiz arī pat man ar viņas mazo ļoti bieži laiks bija jāpavada. Novembrī mēs aizbraucām uz, kas saucās Marriage Office, lai noteikti kādas datumu. Un mēs aizbraucām, man solīja, ka tad, kad noteiks datumu, varēs braukt mājās. Man tur sāka grūti iet, vēl grūtāk. Man tikai aizliegts sazināties ar savu draugu, jo man bija smagi ar viņu runāt. Es raudāju, ka es gribu mājās. Man tikai tas aizliegts. Man jau ļoti bieži nāca aiz muguras un lasīja. Lasīja, ko tu raksti? Centās kaut ko ievērot. Tad es tur ilgi mocījos. Tad es sāku teikt, ka es gribu mājās vismaz uz Ziemassvētkiem. Es domāju, jāpaskatās, vai man papīri viss ir vietā. Es skatos, man pases nav. Vienkārši es izlandīju visu māju, kamēr neviens nebija, un es viņu neatradu. Es domāju, jā. Atnāca tā meitene, es prasīju, kur ir mana pase pie manis. Sākumā es neiedomājos, ka viņa nedos man to pasis. Es domāju, tur mammai dāvanu nopirkt, tur visiem kaut kādas dāvanu nopirkt, kad es braucu uz Ziemassvētkiem uzdāvināt. Viss saplānots un tā. Un tad man katru dienu ar vien vairāk un vairāk sāk teikt, tu uz Latviju nebrauks, tu uz Latviju netiksi. Tu neplāno tik daudz, nekur netiks tāpatās, tu paliksi šeit. Bet viņai atgādināja arī, ka viņa tev solīja naudu par to? Jā. Kāda bija atbilde? Atbilde bija nekāda, nesaņemšu neko, mājās netikšu. Vai viņa arī pret tevi kaut kā vardarbīgi izturējās? Kā tas bija? Vienu reizi jā, viņa man iesita, bet tikai par to, ka es sarunājos caur internetu ar savu draugu un raudāju. Viņa pateica, ja tu vēl vienreiz ar viņu sazināsies, sarakstīsies, ja viņa kaut ko redzēs, tad ar mani būs vēl trakāk. Un tad es beigās sāku sazināties caur internetu ar vēstniecību. Tad man rakstīja, ka es varu dabūt to papīrīt, lai es varu izbraukt, vismaz tikt uz Latviju. Es vienkārši aizlaidos. Es aizgāju līdz stacijas laiks, skatījos, vai neviena mašīna nebrauks, vai kāds man nesavāks, vai viņi neuzķers. Aizbraucu uz Dublinas centru un dabūju karti un meklēju vēstniecību un atradu un aizgāju. Man ir jāsaka ļoti liels paldies Vijai Bušai par to, ka viņa man palīdzēja. Es biju šausmīgi laimīga. Ko tu tagad darīsi? Kāds tev ir plāns? Tagad es nemaz tiksīju. Pagaidām es labāk neko neplānoju. Galvenais ir tikt mājās, visiem satikt. Es zinu, ka es raudāšu. Man jau tagad gribas raudāt. Ir patīkami atrasties mājās. Tas ir labākais, kas var būt. Un ko tu teiktu tām meitenēm, kas tagad domā, ka varbūt tas tomēr ir ļoti jauki
piedalīties šādā piedāvājumā. Var gadīties, ka tu aizvāc, nemaz vairāk mājās neatgriezies. Tā kā, es nezinu, ja tagad kaut ko tādu piedāvāt, man atbild uzreiz būtu nē. Vienalga, cik man grūti iet, es labāk palieku Latvijā nekā braucu un smērēju savus papīrus dēļ naudas, kur tu nezini, kas ar tevi īsti patiesībā notiks. Jo tur nevienam nekas neinteresē. Izrādās arī šī pati meitene pirms gada kopā ar ģimeni bija skatījusies mūsu raidījumu par noziedzīgo tīklu, kurā iekrīt